Lūksim par vārdu, ko Dievs man deva. Viņš ir bijis jau manā sirdī visu laiku, bet dažādos veidos es vienkārši ar viņu dalos. Un es Rīgā biju, kalpoju Jūrmalā. Un Dievs man deva līdzīgu vārdu. Un tēma tāda, ka nodošanās Dievam, bet šos prediķus gribētu nosaukt par Dievu liecības celšanu. Un man ir bijis jau sirdī, man teikt, visu laiku deg šis vārds. Visu laiku deg, tādā veidā, kad visu laiku es viņu jūtu, es par viņu domāju, par šo tēmu, un es domāju tieši kontekstā par mūsu draudzi, ko Dieva mājas. Un šīs vārds ir pirmām kārtām katram Dieva mājas draudzes loceklim. Vienalga, vai tas, kas klausās internetā, vai jūs, kas esat, tie, kas esat Dieva mājas draudzes locekļi. Es vienkārši jūtu to dalīties. Un tad, ja, protams, arī katrs viens, kas nav no mūsu draudzes, var paņemt to arī un tādā veidā skatīties, ko Dievs dara viņa draudzē, ko Dievs dara tur. Es lūkšu, lai Dievs palīdz, lai Dievs stiprina, lai Dievs vada. Kungs, Jēzus, paldies par šo vārdu. Tas deg manā sirdī, Dievs. Deg tik ļoti, Dievs, katru reizi, kad es par to domāju, man sākās doma vētras, Dievs, es vienkārši sāku domāt un doma grauds pēc doma grauda, vienkārši sēko vienam pēc otru, ka tu man vādi vienmēr tavā vārdā, tu parādi, apstiprini vēl rakstvietā, un tu rādi, Dievs, es pārņemts ar šo tavu vārdu, ar to, ko tu runā man, Dievs. Es ticu, ka tu runā arī uz mums kā draudz, es ticu, ka tu runā uz mums kā Dieva mājas draudz un arī kā Kristus mies. Es ticu, Dievs, ka nekas, kas notiek, tas nav tāpat vien. Tas nav tāpat vien, kungs. Katrai lietai ir savs mērķis, ko tu vadi, Dievs. Un Dievs, es tāpēc lūdzos, kungs, ka es varētu tīri komunicēt to, kas ir tajā sirdī, ko tu esi man ielicis, Dievs. Lai tas būtu vārds, kas ir dzīves, kas ir laikā, kas īstajā laikā, Dievs. Un lai tas ir vārds, kas ir sālīts, Dievs, nevis tikai tāpat vien, bet lai tas tiešām nes izmaiņas mūsu sirdī. Pirmkārtām es lūdzu, Tēvs, lai tas nes manā sirdī, manā ģimenē, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka man ģimene, Dievs, es lūdzu, ka man ģimene būtu nodevusies, Dievs, Tev. Un ka man ģimene staigāt šajā paklausībā Tev, Dievs, pilnībā nodoties Tev. Un tad es lūdzu par katru vienu ģimeni, par katru vienu cilvēku, ka mēs visi būtu tie, kas esam Tev nodevušies. Un Dievs, ka mēs saprast, ka mums katram vienam ir īpaši sagatavota vieta, mēs neesam tāpat vien. Un ka mēs varam ar prieku Tev kalpot, ka mēs varam ar prieku Tev meklēt, ar prieku piedzīvot Tavs brīnum darbus, ka garlaicīgā kristietība izmainās uz tādu dzīvu, radikālu, patiesu kristietību, kas maina dzīves ne tikai mūs, bet arī apkārtējos, Dievs. Un pār visam, lai tumsa, kungs, atkāpjās, lai gaisma spīd katrā namā, lai Dievs ir katrā mājā, Dievs. Kungs, lai ienāk tumsā, lai ienāk, kur ir atkarības, lai ienāk, kur ir pazudināšana, lai ienāk, Tēvs, kur ir sasaistīti cilvēki, lai ienāk Tavu patiesību un atbrīvot cilvēks, ka cilvēki, lai beidzot nostājās ierindā un slavē Tev, Dievs, jo viņi tam radīti. Es lūdzu, Dievs, Tēvs, kungs, lai Tavs vārds ir patiesas, lai Tavs vārds ir dzīvs. Katru reizi, kad kāds no šīs priekš runā un sludinas, kungs, lūdzu, lai vienmēr būtu šeit patiesība un dzīvība, kas maina mūsu sirds. Es lūdzu Tavu žēlastību, lai mēs nekad neuzkrautu sev sludinātais, kas runā, kas mums patīk. Es lūdzos, kungs, lai mums būtu cilvēki vienmēr apkārt, kungs, kas bīstās Tev vairāk nekā jebkur cilvēku, Dievs. Vairāk jebko Tev bīties, Dievs. Es lūdzos, Dievs, Tēvs, maini mūsu sirds, jo vienīgi Tev ir pieeja pie mūsu sirdī. Mēs nevaram paši sev izmainīt. Mēs nevaram, Dievs, Tēvs. Un pār visam es lūdzu, ka Tu palīdz mums saskatīt Tev šeit šodien. Nevis, ko cilvēks dara vai kas ir cilvēka, neskatīties, bet skatīties pāri un saskatīt Tevi, Dievs. Vērs mūsu visus skatus uz Tevi, Jēzus, lai mēs būtu vienoti. Jo mums ir jāskatās vienā punktā, tad mēs būsim vienoti. Un tas ir Tu, kungs, Jēzus. Uzrunā katru vienu, Dievs. Katru vienu. Paņem šo sprediķi un uzrunā, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Bībeli lasot, tīpaši veco derību.
var redzēt vienu tādu izteiktu lietu. Un var redzēt to, ka notiek karš starp divām pusēm. Es vienmēr uzdevu Dievam jautājumu, kāpēc tu tik daudz stāstus, vēstures grāmatas ielīdz Bībelē? Pirmā laika grāmata, otrā laika grāmata, Ķēniņa grāmata, Samuela grāmata, Jozua, pirmās 5 Mūzes grāmatas, psalmi, kur ir daļa no Izraēla vēstures. Un es esmu saņēmis to, ka tas ir tāpēc, ka Dievs parāda tik daudziem dzīves piemēriem, tik daudziem cilvēkiem, kā viņš strādā, kas notiek. Kā viņš nodibina, kā viņš vada savu tautu, kā viņš nodibina savu valstību uz zemes, kā viņš panāk to, ka Sātana darbi tiek sakauti, kā viņš panāk to, kā cilvēki tiek pestīti, kā viņš panāk to, kā Dievs panāk to, kā cilvēki atdzīvojās un mīl viņu un slavē viņu. Un noteikti patstāvīgs šis karš. Starp divām pusēm. Šīs divas puses ir Dievs un Sātans. Kristus un Antikrists. Kristus gars un Antikrists gars. Mēs domājam, mēs gaidām vienu cilvēku Antikrists, bet tas ir gars, kas darbojās jau sen. Vecā derība arī. Tas ir tas gars, kas patstāvīgi saceļās pret Dievu. Patstāvīgi saceļās pret Dievu kārtīgi, pret Dievu gribu, saceļās pret Dievu nodibinājumu. Un ir Dievs, kas strādā cilvēku sirdīs. Tas ir vēl jaunā derībā mēs jau varam redzēt, kur ir gars un miesa. Tā ir tā paša cīņa, gars un miesa. Kristus gars un Antikrists. Garīga pasaule, garīgs karš, garīga cīņa. Un es esmu sapratis, ka nav vidus ceļi katram cilvēkam, nevienam cilvēkam nav 3 ceļi. Nav 3 piederības. Ir 2. Vai nu tu piederi Dievam, vai nu tu piederi Sātanam. Tie, kas esam mēs kristīti, Jēzu Kristu, kas mēs esam pieņēmuši Kristu. Kristus mūs ielicis savas Kristus miesā, mēs esam viņa kristīti, mēs esam piedzimuši no augšas. Mums ir Dieva svētā gara zīmogs, mēs piederam viņam. Bet tie, kas dzīvo pēc savu prāta, dzenās pēc tukšām kārībām, es runāju par cilvēkiem, kas ir pasaulē. Tie pieder Sātanam. Nav 2 ceļi. Cilvēks saka, nē, es pats par sevi valdu. Es esmu saticis cilvēks uz ielas, kas runā, ka mēs evaņģelizēju, es stāstu par Dievu. Viņi uzreiz saka, viņi saka, nē, es jau nevienam nepiederu. Ne Sātanam, ne Dievam. Viņš saka, Dievam es nekalpoju, un Sātanam es arī nekalpoju. Un pie sevis es vienmēr tā secināju, tu nevari. Nav tā. Nav tā, jo Dieva vārds to saka. Nav vidus ceļi, nav tavu labie darbi. Cilvēkam es teicu, nav tas, ko tu domā, nav. Ir vai nu tu piedari Jēzum, vai nu tu nepiedari. Un tu piedari Sātanam. Tā cīņa. Pirmie 2 panti, mēs lēnām iesim visiem šiem pantiem cauri. No 1. līdz 27. pantam ir viss tas teksts, bet lēnām iesim cauri vienkārši šīm rakstvietām. Un Joas bija 7 gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu. Un viņš valdīja Jeruzalemē 40 gadus. Viņa mātes vārds bija Cibija, un viņa bija no Bēršebas. Un Joas darīja to, kas bija taisns tā kunga acīs, kamēr dzīvoja priesteris Jojada. Joas darīja to, kas bija taisns tā kunga acīs, kamēr dzīvoja priesteris Jojada. Priesteris Jojada. Jojada tas vārds ir tulkojumā grieķu valodā. Viņam ir Dieva izvēlēts, Dieva aprūpēts, Dieva izvilkts, Dieva izvēlēts. Tad cilvēks, kuru Dievs ir izvēlējies. Viņa vārds nozīmē. Un Jojada ir kārtējais viens no tiem cilvēkiem, ka mēs lasām, ir Kristus, ir Antikrists. Ir Dievs, ko darbojas visu laiku caur cilvēkiem, ir Sātans, ko darbojas caur cilvēkiem. Mēs lasām par ķēniņiem. Bija ķēniņi, kas nodevušies Dievam, kas bija no Dieva, kas darīja Dievu prātu, meklēja Dievu gribu, un bija ķēniņi, kas pilnībā aizgriezās no Dieva. Un šeit ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir vecā derībā, kas ir attēls svētā gara darbībai. Un šis ir cilvēks, kā saka, es paņemu šo Jojadu un izcaušu viņu. Tas ir cilvēks, kura sirdi Dievs ir aizskārs un satvērs. Sirdi. Cilvēks, kurš
grib patiesību. Un nevis patiesība tāda paša viena, kā kur, vienalga kāda patiesība, bet patiesība, kas ir jau atklāta Dieva vārdā, kas ir atklāts ar praviešiem. Patiesība, kas ir patiesa. Tie cilvēki, kas Jojāda pārstāv tos cilvēks, kas ir tie Dievu meklētāji, kā saka Jēzus, ka tie, kas meklē Dievu un kas pielūdz Dievu garā un patiesībā. Mēs pagājušajā nedēļā, kas bijām dievkalpojumā, mēs dzirdējām Semsko sludināju. Tie, kas tikai sauc, mēs varam tikai saukties tavā vārdā, bet es darīšu pats, ko es gribu un cik es gribu un kā es gribu. Un tad otri tie kristieši, kas saka, nē, man nepietiek, man vajag tev, man vajag to patiesību. Un kuri tie kristieši, kuri skatās uz kaut kādām lietām, kas notiek kristietībā un kur nav vienaldzīgi. Nav vienaldzīgi pirmkārtām par Dievu, par to, ko viņš grib darīt, gan par to, ko draudzē, ka Dievs grib darīt. Nav vienaldzīgi. Viņiem, ja kāds viņiem atnāk un pasaka, nē, uz draudz, priekš kam tev tur iet? Viņš saka, nē, kā es varu neiet? Es meklēju Dievu. Tas ir tas kristietis, kas kāds viņam nāk kaut ko stāst, kaut kādas patiesības no Dieva vārdu. Tas ir tas kristietis, kas ver vaļā uzreiz meklējās sirdi. Nē. Un tas ir tas kristietis, kas kamēr nav manā dzīvē tas, ko es šeit lasu, Dievs, es tev nelikšu mierā. Tas ir kā Jēkabs, kas satver Dievu un cīnās ar viņu. Viņš saka, kamēr tu man nesvētīsi, es tev nelaidīšu vaļā. Svētī man tie kristieši, kas grib patiesību, kurus nevar pievilt, kurus nevar iedot tādu vienkāršu. Nāc tik uz dievkalpojumu, aizēj, nosēdies, piecelies, ej mājās un visu savu darbu es izdarīšu. Tagad dzīvo 6 nākošās dienas un nākošais svētdien arī aizēj. Kuriem nepietiek ar to. Kur pēc svētdienas dievkalpojuma pirmdien pieceļās, viņi atver Dievu vārdu, viņi meklē, viņi saka, Dievs, es vēlos tev pazīt, jo tie kristieši, kas saprot, ka kristietība ir attiecības, tas viss ir par attiecībām ar Dievu. Tas nav piepildīt kādu obligāciju, kaut ko izdarīt, ko Dievs man ir teicis, es izdaru visu, viss Dievs man no tevīm vairāk neko nevajag. Tikai dod pavēles, es izpildīšu, bet tev personīgi man nevajag. Un Jojāda ir viens no tiem. Jojāda ir tas cilvēks, kurš meklē patiesību. Un var redzēt, ka viņā deg viens uguns, viņā deg deksme. Un to deksmi mēs redzēsim, kas tāda ir. Jojāds bija tas, kas viņš bija, Joās bija ķēniņš tajā laikā, mēs lasījām 1. pantā. Joās bija 7 gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu. 7 gadu vecumā vai bērns var tā īsti saprast, ko nozīmē ķēniņš, ko nozīmē vispār valdīt pār tautu. Nē, protams. Bet citos otrā ķēniņa grāmatās var lasīt, ka Jojāda bija tas, un 23. nodaļā arī var lasīt to, ka Jojāda bija tas, kas paņēma Joāsu un paslēpa. Un viņš apsargāja. Kāpēc? Jo viņš zināja to, ka Dievs iestādīja Dāvidu par ķēniņu pār Izraēlu, un viņš apsolīja, ka ķēniņi no Dāvida, tie ķēniņi būs uz visiem laikiem. Un tātad tas ir tā, ja, piemēram, skatoties vēsturē un skatoties no Dāvida uz priekšu uz nākotni, skatoties, tad būtu Dāvida bērni, pēc kāds būtu ķēniņa troni, tad būtu Kristus nācis no Dāvida, tā kā cilts, no Dāvida miesas nāk Kristus, tas apsolītais. Jēzus nāca, gan Jāzeps, gan Marija bija no Dāvida cilts. Nāca Kristus, un tas ir tā dzīve, ģimenes koks, ja. Un Jojāda bija, viņš redzēja, ka tas ķēniņš iepriekšējais nomira, tagad nākošam ķēniem jābūt Joāsam. Bet viņam ir tikai kaut kā 2 gadi. Un viņš paņēma to ķēniņu Joāsu, paņēma pie sevis, pasauc visus priesterus, mums ir pienākums viņu aizsargāt. Un viņi sargāja ķēniņu Joāsu. Viņi sargāja viņu. Un viņi nelaid klāt, un viņi nodibināja to, ka viņi panāca kopā ar visiem priesteriem strādājot, viņi panāca to, ka ķēniņš Joās kļuva par ķēniņu, ka Joās iecēla par ķēniņu. Tad viņi rūpējās par to, Jojāds bija tas, kurš skatījās Dieva vārdā, un viņš paņēma nopietni Dieva apsolījumus, viņš teica, tam ir jāpiepildās Izrēlā, tam ir jāpiepildās Jūdā, šim ir jābūt ķēniņam, un viņš pie tā vienkārši strādā. Viņš sargāja to Joās, viņš neļauj nekam ļaunam notikt, tam viņš vienkārši nelaid nevienu klāt. Un viņš viņu iecēla par ķēniņu, un viņš viņam mācīja tās patiesības.
4. pāns. Pēc tam Joās apņēmās savā sirdī atjaunot tā kunga namu. Joās apņemās sirdī atjaunot tā kunga namu. Tātad Jojada bija priesteris, viņš bija augstais priesteris, viņš ar visu savu priesteru saimi sargāja Joās, un viņi iecēla pa ķēniņu viņu, un no kurienes nāk viņam pēkšņi tā, Joās pēkšņi atzīst, ka viņš grib celt un atjaunot Dievu tā kunga namu. Apņēmās savā sirdī atjaunot tā kunga namu. Joās apņemās savā sirdī. Es esmu pārliecināts, ka tā apņemšanās tāpat vien nenotika. Es esmu pārliecināts, ka Jojada un priesteru saimi tie īstie patiesie Dievu meklētāji. Es ticu, ka viņi visu laiku Joās un teica, ir jāatjauno Dievu templis. Ir jāatjauno. Izraēla tauta kā tāda nevar pastāvēt bez Dievu klātbūtnes, nevar pastāvēt bez Dievu kārtības, kad ir Dievu upuri tiek nēst Dievam, kad Dievu klātbūtne tiek aicināta. Jo tā ir pati būtība mums kā tautai. Ka Kristum jābūt centrā, Dievam jābūt, Dievu kalpošanai jābūt centrā. Un es ticu, ka Jojada bija tas, kas viņam mācīja. Bet lai vai kā Joās ķēniņš, viņš apņemās savā sirdī celt Dievu namu, Dievu tā kunga namu, par ko te iet runa. Dievu tā kunga nams bija templis, ēka uzcelt māja, kur notika kalpošana Dievam. Tik nēst upuri, tur bija vieta, bija vissvētākajā vietā, kur Dievu klātbūtne nāca sastapās ar cilvēkiem, uz kur tika lietas asins vienreiz gadā. Un tas viss bija tā kā priekšvēstījuma nozīme tam, ko Dievs darītu ar Jēzus Kristus kalpošanu, kad Jēzus Kristus nāca. Bet tā kunga nams ir Dieva liecība, Dievu klātbūtne tautas vidū. Kalpošana, viss, kas notika, kad Joās apņemās atjaunot tā kunga namu. Tā kunga nams ir liecība par Dievu. Mūsu vidū mājo Dievs. Un mums tas ir svarīgi. Tā kunga nams nebija tāpat viena māja. Tā kunga nams ietvēra visu tautu. Jo visai tautai bija kaut kas jādara pie tā Dieva nama, pie tā kunga nama. Bija priesteri, bija izredzēta atsevišķs Izraēla cilts, kas kalpoja tikai templī, kas bija priesteri un levīti. Un bija tauta. Un viņi abi kopā kalpoja tam kunga namam. Liecībai tam, ka Dievs ir mūsu vidū. Un ļoti interesantas lietas te notiek. 5. pāns. Un viņš sapulcināja priesterus un levītus un viņiem sacīja: iziet Jūdas pilsētās un savāciet no visa Izraēla naudu, lai gadu no gada labotu Dieva namu, un pasteidzieties ar šo uzdevumu. Bet levīti nesteidzās. 6. pāns. Tad ķēniņš ataicināja augsto priesteri Jojadu, viņam sacīja: kāpēc neesi pamudinājis levītus ievākt no Jūdas un Jeruzalemes mēslas, ko Mūzus, tā kunga kalps un draudze nospried Izraēlam dot liecības teltī? Ievēro taču, ka atal, ja šī ļaunā sieva, viņas dēli ir postījuši Dievu namu un visus svētos tā kunga namu piederumus viņi ir izlietojuši bālēm. Tāpēc ķēniņa pavēles viņi uztaisīs šķirstu un novērtēja to ārpusē pie tā kunga namu vārtiem. Faktiski, ko es piepauzēšu šeit, bet šeit noteikti tā, ka ķēniņš pavēl levītiem un priesteriem iet Jūdas pilsētās visās un aicināt cilvēkiem nest tā kā nodevs, nest naudu, nest materiālus labumus uz Dievu tā kunga namu, lai šos labumus varētu lietot, šo naudu varētu lietot, lai celtu Dievu taisnību. Es uzskatu, ka šeit neiet runa par 10. tiesu. Es negribu uzsvērt šeit naudu kā tādu. Tad Dievs deva bauslību. Tad, ja tu gribi man tuvoties, tad tev jābūt šādam. Nedar to, nedar to, dar to, nedar to. 10 baušas. Kaut vienu tu lauz visu bauslību, tas ir grēks un grēka alga ir nav. Viss, tev nav nekādas
nekāda ceļa apakaļ pie Dieva. Tūlīt pēc bauslības došanas nāk, Dievs dod saiešanas telti Mozum celt. Saiešanas telts bija vieta, kur Dievs cilvēkiem bija jāiet ar upuriem, tad viņi bija grēkojuši, viņiem pienācās nāv. Dievs teica, nē, labi, nes tagad no savu vidas audzināt jēru vai kaut kur iegūt, vai balodni, ka tu esi nabadzīgāks. Bet nes un priesteris nokauj, tad tas jērs paņem tos tavus grēkus un nomirst tavā vietā, un tev nav jāmirst. Tas viss bija kā simbols, kā attēls tam, ko Jēzus Kristus darīja. Ko Jēzus Kristus darīja tavā dzīvē, mūsu dzīvēs. Ka viņš nomir mūsu vietā, pats taisnums un nevainīgs būdams. Un Dieva tā kungu, viņi iedod to saiešanas telti, Mozum, un Dievs pavēl tad visai tautai, kad nest konkrētā laikā, nest kaut kādu daļu no saviem ienākumiem, kaut kādu daļu no saviem iegūmiem, nest uz templi, lai nest uz šo saiešanas telti, nest tur, lai šī Dieva saiešanas telti tiktu uzturēta. Jo viņai bija nepieciešami izdevumi, un tos izdevumus Dievs tāpat no debesis nenomēt. Viņš teica, jūs, kas esat tagad man piederīga tauta, jūs, kas esat man izredzēta tauta, jūs visi kopā nāciet un strādājiet pie tā, lai Dieva taisnība, lai Dieva telts, lai Dieva liecība būtu jūsu vidū. Un šeit es nenorādīšu uz naudu, te nav par naudu runa, te ir par tādu individuālu nodošanos, tad es iztēlojos, kā tas bija tam izrēlētiem, vienkāršam cilvēkam, kas mājās audzēja vistas. Viņš audzēja vistas, un tas bija viņa biznesa maziņš. Viņš aizgāja uz templi, jo tāda bija Dieva kārtība tajā laikā. Dievs ir to nomainījis ticības ēru, tagad mums arī ir templis, tas esam draudze, mēs esam kristieši, bet tajā laikā Dievu pielūkšana, dievkalpojumi, kā saka, kārtīgi bija tāda, ka ja tu gribēji attiecības ar Dievu un Dievs bija atklājies tautai un jūs esat mani izredzēti tauta, bet ja tu gribi attiecības, tad ir tā kārtība, kā tu nāc pie manis ir šāda, tu nes tos upurus un tā bija tā veida, kā tu tajā sadraudzībā, zinām, mērā ar Dievu un vispār varēja tuvoties Dievam. Tad bija viena vieta, kur tas izrēlēts, kam tās vistas bija, viņš gāja, uz turieni viņš jūt, ka viņš vainīgs, viņš nes savu upuri, un viņš noliek tur, un viņam par to viņš aizgāja mājās ticībā, protams, atkal, ka viņam ir piedots, un viss viņš ir atkal izlīdzinājies ar Dievu. Un viņš aizgāja mājās, un tad pienāca viena diena, ka viņš tagad notirgoja savus vistas, vai olas, vai gaļu, vai vienalga, un viņš nes apakaļ kaut kādu daļu, ko Dievs bija pavēlējis nest, un viņš teica, lūdzu, es lieku tajā vietā, es dodu priesteriem, atjaunojiet un strādājiet un celiet, lai šis nams turpinātu pastāvēt, lai viņš turpinātu būt. Un es to redzu tā, individuāli visā Izrēlā, piemēram, jo telts bija vienā vietā. Dievs arī teica, ka tagad jūs pielūksiet nevienā vietā vairs. Pēc Jēzus Kristus upuri, jūs saprotiet to lietu, ka mums vienā vietā nav uz Jeruzalemi, visiem mums jābrauc tagad. Svētais gars mēs slavējam šeit, slavēs Liepājā vēlāk, Rīgā slavēs, Amerikā vēl visur slavēs Dievs, viņš saka, jūs nepielūksiet vairs vienā vietā. Garām patiesībā patiesi pielūdzēja meklēs, tad visās vietās. Bet viņiem bija tā, ka viņiem bija jābrauc uz to vienu vietu, piemēram, Rīgā būtu tas Dieva cēšanas telts. Un tad tajā vienā dienā no Valmieras, no Ventspils, no kuras vietas cilvēki brauktu un nestu to nodevu, lai tā telts tiktu uzcelta. Un es redzu, ka patstāvīgi katru dienu bija tie cilvēki, kas viņi strādāja, viņi darīja savu lietu, bija atsevišķi izredzēta tauta, kas kalpoja Dievam, kas katru dienu ap templi, tur tos upurus pieņēma, viņi tur mācīja tos cilvēkus, bija tie cilvēki, bija levīti un priesteri, Ārona, Cilts un levīti. Bet pārējie cilvēki, viņi darīja visu savu dienu, bet viņiem visiem bija apakšā fokus un tāda saprašana, ka viņi nevar, viņi nav paši par sevi. Ka viņi pieder kaut kam, ka viņi ir daļa no kaut kā un ka viņiem ir atbildība par kaut ko. Tad ikdienā viņi strādāja, viņi darīja visu savas lietas, kur Dievs viņus, zinām, mērā bija ielicis, bet viņiem bija tāds fokus un tāds skats uz to Dievu templi, tā zemapziņā iespējams. Jo katru, ko viņi lieta darīja, tā vismaz Dievs bija aicinājis to darīt. Vai visi to darīja, es nezinu, visticamāk, ka nē. Bet Dieva aicinājums bija tāds, tu ej, darbojies,
Dari tās lietas, bet atceries, ka tu piederi kaut kam. Tu piederi Dievam. Atceries, ka Dievs ir tas tavas dzīves centrs, un tāpēc tā kunga namam, tā kunga liecības teltī, ka viņš ir tavā vidū, ka viņš strādā, nes savu daļu un nes, lai tas tiktu uzturēts. Un šeit neiet par runu, šeit neiet par runa neiet par naudu un neiet runa par vistām. Šeit iet runa par dzīvi, kas ir nodevusies Dievam. Dzīve, kas ir, es neesmu tāpat viena. Dzīve ir tā, ka es neesmu, man nav nekādas atbildības. Kad tu sev sauc par kristieti, tev ir atbildība, tev ir vieta. Tu piederi Dieva templim. Un Dievs aicina, lai tu dzīvo tā, ka tavā apziņā, jā, tu dzīvo, tev ir ģimene, bērni, tur viens raud, otrs skolā jāved, ir tā visa ikdiena, bet tam pāri tu apzinies, ka tu kaut kam piederi. Tu piederi Dieva valstībai, tu piederi Dievam. Un tam tev ir arī atbildība. Dieva tā kunga nams. Es tā līdz šim jūs sapratāt, ja? Ir skaidrs. Ir tas, ka tā liecības telts. Dievs tev ir kaut ko uzticējis, rūpējies par to. Labi, tas bija telts vienā vietā. Tagad, kā ir tagad? Dieva vārds saka, ka katrs viens no jums, kas esat kristieši, jūs esat Dieva templis. Tātad Dievs mājo jūsos. Jaunajā derībā templis ir viens pirmām kārtām. Katrs kristietis. Svētais gars mājo jūsos. Un otrs templis, kas tajā pašā laikā atzīmē, ir draudze. Ir pirmām kārtām, es uzskatu, ir draudze vispārējā Kristus miesas draudze, kas ir visā pasaulē. Tie, kas ir viņu piesaukuši, piedzimuši no Dieva. Un otrām kārtām, es uzskatu, ka ir draudze, ko Dievs dibina katrā individuālā vietā, pilsētā, rajonā, ko Dievs dibina. Un tāpēc es uzskatu, es runāju tagad par Dieva mājas draudzi. Ka mēs zinām mērā, ka mums kā draudze, mēs nevis esam, mēs neesam šī zāle vai mēs esam cilvēki. Katrs viens, mēs esam draudzi. Un Dieva vārds interesanti saka, ka katra dzīve ir kā tāds ķieģelis, kā akmens tajā namā. Stūrakmens ir viens, nevar cits būt, ir Jēzus Kristus. Tad Dievs ieceļ mācītājs, sludinātājs, viņš to ieceļ, un tad nāk akmeņi, kas ceļ tās sienas, tā kā iztēloties. Katrs no viens no jums, jūs esat svarīgi, jūs esat vajadzīgi, īpaši, radīti, kalti. Varbūt tāpēc arī tu jūties, ka Dievs tu kaut ko kaļ no tevīm nost. Tas ir tāpēc, ka Dievs veido tev kā akmeni šajā draudzē, kurā viņš tev ir ielicis. Es runāju tagad tiem, kas esat Dieva mājas draudzē. Viņš tev veido, viņš tev kaļ nost kaut kādas lietas, viņš tev veido, lai tu būtu tas akmens, kur ieņem savu vietu, kur viņš tev paredzējis ir. Cēlējs ir viens, tas ir Jēzus. Dievs ceļ to liecību. Vai ne? Un katrs viens jums ir svarīgs, tagad viņš ceļ to liecību. Ko viņš dara? Viņš kuldīgā ceļ savu liecību. Ka Dievs ir šeit, ka Dievs ir tuvu, ka Jēzus Kristus ir, kas glābi. Tev ir cerība. Viņš ceļ šajā pilsētā liecību, un tas sastāv no mūsu katra dzīvēm. Un nedomājiet, ka viņš ceļ viņu šeit, kuldīgā Mārtiņa zālē tikai svētdienās. Tagad svētdienās viņš ātri uzceļ, un tad viņš nojauc, un tad pa nedēļu mēs kaut kur mētājamies, tad viņš atkal svētdienu uzceļ kuldīgā, vienalga, kur tu esi tas nams, ko Dievs ceļ. Saprot? Dievs tā liecība, ko Dievs ceļ. Un arī te ir interesanti, ka ir priesteri, tātad ir atsevišķi izredzēti kalpi, kas kalpo Dievam, un ir tauta, ir pārējie visi. Vai visiem ir jāsludina, vai visiem ir jāvada, vai visiem ir nav. Dievs izredz cilvēks, un tad ir tauta, kas vienkārši arī iet savā ikdienā, nāk, kalpo Dievam savā veidā, ko Dievs ir aicinājis. Man liekas, izteikti mūsu draudzē, Dievs ir izteikti pēdējā laikā runājis par to, ka ieņem savu vietu, ko Dievs tev ir radījis. Ka tev pieder kāda vieta, ko Dievs tev ir radījis. Bet man patīk tas, ka priesteriem un tautai bija viens fokus, un tas bija celt Dievu namu, celt Dievu liecību, celt, lai Dievs būtu pagodināts, lai Dievs būtu redzams, celt to. Un nebija tā, ka tikai priesteri.
mēs maksājam mācītājiem Semam, tad lai viņš visu tur pats dara. Nav tā. Tev ir atbildība arī. Tev ir uzlikt Dieva atbildība. Dievs, ko līdz tev arī ieņem savu vietu, kur tu esi, ieņem to. Un piepildīt to tukšumu, ko Dievs paredzējis tev piepildīt. Pirmkārt, viņš paredzējis tev piepildīt to vietu pēc taviem parametriem, pēc to, ko tu vari un vairāk, viņš neliks tev darīt, nekā tu to spēji. Amen? Tā ir. Bet ieņem to vietu, un tad kopā, bet tas fokus ir viens, ka Dieva tā kunga liecība, lai būtu mūsu vidū, lai būtu tā kunga nams tik celts. Un vēl viena lieta, kas ir svarīgi uzsvērt, ka Dieva tā kunga nams netika uzcelts vienā dienā. Tas bija tāds gadiem ilgs process, laiks. Tas bija ļoti ilgs laiks, bet tā bija tā ikdiena, kur gan priesteri, gan tauta bija veltījusies, lai šo namu celt. Bija pienākums, kas jādara bija priesteriem, ko tikai viņiem Dievs bija nolīdz darīt, bet bija arī tauta, kas savu daļu nesa, kas savu dzīvi arī deva tam. To daļu, ko Dievs viņam bija aicinājis darīt. Un šeit 8. pāns, no 8. panta. Tāpēc ķēniņa pavēles viņi uztaisīja šķirstu un novietoja to ārpusē pie tā kunga nama vārtiem. Pēc tam ķēniņš pasludināja pavēli Jūdā un Jeruzalemē, lai ļaudis pienestam kungam mēslus, ko Dieva kalps Mūzes Izraēlam tuksnesī bija uzlicis. Tad viņa vadoņi visi tauta priecājās, un viņi labprāt nesa savu daļu un iemet šķirstā, kamēr tas kļuva pilns. Wow! Un šeit tiek runāts, tad Jojada, viņš rada šķirstu, tad kasti, ja? Un viņš iznes pašā ieejā pie paša tempļa ieejas, viņš iznes to kastu un noliek. Es pastudēju šodien tā izskatījos vēl cauri. Šis šķirsts, kas tas tāds bija? Ir divi varianti. Līdz galam es neesmu pārliecināts, bet es jūtu, ka varētu būt tas arī otrais. Es nenoliedzu to iespēju, ka varētu būt arī tas otrais. Pirmais ir, ka viņš vienkārši uztaisīja kastu no jauna. Viņš vienkārši jaunu kastu tāpat iztaisīja caurumu, kur cilvēki varēja nākt un mest savu naudu, tos mēslus mest. Bet vēl tas pats šķirsts, tāpēc, kad vairāk kārt viņš atkārtojās, tas citur vecajā derībā. Šķirsts, kas bija šķirsts? Atcerieties vecajā derībā, šķirsts, kad bija telts uzcelt, vissvētākajā vietā bija kas? Bija šķirsts. Kur iekšā bija Mūzes tie plāksnes, bija, kur Dievs tā kā liecīs bija salistā manna vēl bija, un tas bija tās vietas, bija tā vissvētākā vieta, kur Dievs tā kā klātbūt nonāk, kur tika lietas tās asins. Tad man ir tāds aizdoms, ka tas bija tas šķirsts, ko Jojada iznes ārā. Un tas ir ļoti zīmīgi, ja tā tas ir bijis. Es tikai tagad minēšu. Ja tā tas ir bijis ļoti zīmīgi. Ko Jojada izdara? Nevis Jojada, bet Joas, ko viņš izdara? Viņš redz, ka tauta nevisai atsaucās varbūt tās uz to aicinājumu nest to savu daļu. Un ko viņš izdara? Viņš paņem, iet vissvētākajā vietā, paņem to šķirstu un iznes pašā priekšā cilvēkiem. Tas šķirsts pārstāv Dievu klātbūtni. Šķirsts tā bija tā vieta, kur Dievs savu klātbūtni atnāca. Un interesanti, ka viņš iznes to šķirstu ārā, tā kā zinām mērā, viņš iznes to Dievu klātbūtni ārā. Viņš noliek un viņš uztais caurumu, kur cilvēki tajā Dievu klātbūtnē, tajā vietā viņi met to naudu. Wow! Kam ir Bībele? Varbūt Gata var izlasīt 122. psalmu, 1. pantu. Kurš Gats tagad? Kurš no jums pirmais atvērs? 122. psalms, 1. pants. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Un interesanti šeit ir, kad iznes tas šķirsts ir, un kad tauta, rakstīts 10. pantā, tauta priecājās un nesa. Tad visi vadoņi, visa tauta priecājās, un viņi labprāt atnesa savu daļu un iemet šķirstā, kamēr tas kļuva pilns. Un tāpēc ir tā. Šeit tad ir iznest Dievu klātbūtni. Tad tas ir tā sadraudzība ar Dievu, tā brīvība, jo tas ir,
ja saprot to vecās derības pielūgsmu, Dievu klātbūtni tā nevarēja redzēt. Tikai augstais priesteris vienreiz gadā varēja iet vissvētākajā vietā. Viņi bija aiz sienas, viņi bija, parasti cilvēki neredzēja, arī pat priesteri lielākā nedēļa neredzēja. Tikai viens augstais priesteris vienreiz gadā redzēja to šķirsti. Viņš bija apslēpts. Grēki, jūsu grēki ir apslēpuši, es nevaru pie jums tuvoties un jūs dziedināt, Dievs saka Jesajas grāmatā. Un tāpēc ir ļoti zīmīgi, kad Jēzus Kristus teica, viss piepildīts, kas notika? Bija zemstrīds un templī priekškars pārplīst no augšu uz apakšu. Tas bija tas priekškars, kas bija starp, kas aizsedz to šķirsti, to Dievu klātbūtni. Un Dievs, zinām mērā, viņš tā kā izlauzās ārā caur to, viņš nāca tik viens pie manis, kas ir grūtsirdīgi, es jūs atvieglināšu. Tā Dievu klātbūtni. Un saprot, tas ir ļoti svarīgi saprast, jo tad šī tauta, kas nodevās Dievam, viņi sāka priecīgi nest, un viņi priecīgi nesot un labprāt, tad ar labu prātu, viņiem tas nebija kā, upurs mums jānāk, jānes. Tāpēc es gribu tev uzdot jautājumu, vai tev kalpošana Dievam ir kā upuris? Kā kaut kas, kas tev, es nevaru. Tas var pateikt, ka tas nav tas, ko Dievs tev ir aicinājis. Šī nodošanās Dievam, varbūt tu baidies no tās. Dievs man liks braukt tur, es nezinu kur. Tad tu iztēlojies, ka tas būs totāls murgs un tev nebūs ko ēst, tev bērni būs pliki uz ielas un tu nevarēsi neko un tev liekas vienkārši tās bailes. Bet tā nav patiesība. Un es tev iedrošinu nevis, un tāpēc arī tas ir tas, ka Joas, kā ķēniņš, viņš varēja uzlikt likumu un aizsūtīt kareivis, ja nedos tu to naudu, tu dabūs pa nagiem. Ja tu neatnesīsi tos 10, to daļu, tu neatnesīsi to daļu no sevis, tad tu cietumā tiks. Viņš varēja to, kā ķēniņš arī izdarīt. Bet ko viņš izdara? Viņš iznes Dievu klātbūtni. Šī sadraudzība ar Dievu, kas tev var būt. Un tāpēc ir svarīgi saprast, ka ja Dievs ceļ savu namu, tad viņš nekad necels uz asinīm, uz cilvēku sviedriem, un viņš nekad to nedarīs. Viņš drīzāk, kā izdarīs, viņš piepildīs tavu sirdi ar mīlestību, ar prieku, un kad tev labprāt tu atnesīs tos augļus, labprāt tu atnesīs savu daļu, un tu kalpos Dievam labprāt. Ja es teicu, mana nasta, mans jūks ir viegls un patīkams. Man tas, ko es tev aicinu darīt, tā mana griba tavā dzīvē, tas ir patīkams. Tas nav kaut kas, kas tev nospiež. Ja tev kaut kas nospiež, pie sevis es esmu pieķēris, tad es pārbaudu sev, ko es nesu, kas ir tas, ko es lieki nesu. Un ļoti bieži tas ir lieki, ko es nesu. Gavēt tur, man vajag tur, kā. Sekot Dievam, kalpot Dievam ir viegli un patīkami. Dievs vienkārši tev aicina staigā ar mani, pavadi laiku ar mani. Ir laiks, kad ir jāstrādā, ir laiks, kad ir jālūdz, ir laiks, kad ir jācīnās, bet lielākā daļa tā ir tāda staigāšana ar Dievu. Ja man, piemēram, liekas sagatavoties vārdam, man vajag gavēt, man vajag obligāti, es nezinu, tur visu nedēļu kaut ko darīt, laust, tad īstenībā katru reizi, kad es saņems patiesi no Dieva, bijis, ka es vienkārši šeit pastaigāties un es runājos ar Dievu. Tā ir tā brīvā sadraudzība ar Dievu klātbūtni, ar Dievu pašu. Un interesanti, ka tikai tādā veidā tauta atnes labprātīgi. Un tikai tādā veidā tas šķirts piepildījās līdz malai, līdz augšai. Draudze, es tev iedrošinu no visas sirds meklē sadraudzību ar Dievu. No visas sirds es esmu pateicījis, ka Dieva mājas mācītājs Sems, ka Dievs viņu tā lieto, kas no visas sirds mīl patieso Dievu klātbūtni. Un kad mēs šeit cilvēki, kas mēs mīlam patieso Dievu klātbūtni, es mīlu patieso Dievu klātbūtni. Un tad, kad es esmu Dievu klātbūtnē, ka es esmu piedzīvojis viņu mīlestību, slavējot viņu, man nav grūti Dievam nodot kaut ko, kas varbūt man likās iepriekš bija grūti. Nav, tas ir brīvi, labprātīgi ar prieku. Un interesanti, ka 222. psalmā 1. pantā es priecājos, kad man teica, iesim uz to kungu namu. Man bija prieks, tās bija gaviles, man bija prieks, ka es varu iet pie tā kunga nama, es varu kalpot Dievam, es varu viņam nodoties. Prieks kalpot Dievam. Prieks. Es nezinu, kā jūs, bet es šo prieku gribu piedzīvot vairāk un vairāk, kalpojot Dievam. Lai tas nepazūd. Saprotiet, tas attēls, tad es runāju, mēs kā draudzi, mēs ļaujam, lai Dievs ceļ tā kunga nama.
Mēs liekam savu daļu, lai kas tas arī ir. Šeit neiet runa par naudu mešanu 10. tiesa, tas neiet runa par to. Tā ir tā tava dzīves daļa, kur tu nes Dievam, tu nes to Dievam un tu nes to labprātīgi, jo tu esi piedzīvojis Dievu klātbūtni, tu esi piedzīvojis Dievu. Tas nav tev tāpēc, ka tu kaut kādu reliģijas darbību dari, vai tu pelni savu pestīšanu, vai tu kādam gribi izpatikt, vai tu Dievam gribi izpatikt. Tu to dari no brīvas sirds labprātīgi, tāpēc, ka Dievu klātbūtni tev ir satvērus, tu esi viņu piedzīvojis. Es priecājos nākt tā kunga namā, psalmists saka. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tur mājo. Mani priecē tas, kas Dievu priecē. Sieviņ, piedod, es tev mīlu. Un man priecē tas, kas tev priecē. Dievs, es tev mīlu, un man priecē tas, kas tev priecē. Tu nevari Dievu mīlēt no sirds, ja tev nav interesēts, ko viņš dara. Man priecē tas, kas tev priecē. Dievs sirds ir, lai cilvēki atgriežās. Dievs priecājās, debesis, eņģeļi priecājās. Es nezinu, rakstīts Lūkas evaņģēlī 15. nodaļā, kad eņģeļi priecājās par katru vienu grēcinieku, kas atgriežās. Es domāju, ka eņģeļi tikai atspūguļo to, kas Jēzum sirdī un kas Dievam sirdī ir. Es nedīstu, ka viņi priecājās, Dievs tāds, es jau zināju. Kaut kad jau tam bija jānotiek. Es ticu, ka debesīs Dievs priecājās. Un eņģeļi līdz ar viņu priecājās. Viss debesis priecājās par vienu grēcinieku. Tāpēc man ir tā, ka man priecē, ka kāds cilvēks atgriežās no grēkiem, piedzimst no augšas. Man tas priecē. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievu tas priecē. Vai Dievu grib tev ir smagums? Vai tas, kur Dievs tev aicina, viņš aicina tev kaut ko konkrēti darīt, piedalīties šajā Dieva darbā, šajā tā kunga nama celšanā, lai kur tu arī esi. Pirmkārt, Dieva mājas draudzi, vai Dievs tev aicina šajā draudzē likt arī daļu savu no dzīves, un tu baidies no tā. Tev tas liekas kaut kas smags, kaut kas nospiež. Es tev iedrošinu meklēt Dievu klātbūtni. Meklēt Dievu klātbūtni. Var izlasīt arī lūdzu 69. psalmu 10. pantu. 69. psalms 10. pants. Jo dedzība tava nama labad ir mani ēdusi. Tas vārds ir apņēmusi, pārņēmusi, dedzība. Tas vārds dedzība oriģinālā valodā ir kaislīga mīlestība. Interesanti. Dedzība, kaislīga mīlestība, tāda kaislīga deksme par Dievu namu, par tā kunga liecību, par Dievu darbu mūsu vidū. Man ir apņēmusi, psalmists saka. Dedzība, tāda kaislīga mīlestība par tavu namu man apņem, man pārņem. Un es redzu to, ka ir mēs tauta visi kopā, katrs savā vietā, viņi un tad ir priesteri, kas ir priekšgalā tur kalpo, un viņi visi dedzība tavu kunga namā. Dedzība par to, lai Dievs, lai tu būtu pagodināts. Kad tu esi pagodināts, tu velc visu cilvēks pie sevis. Kad tu esi pagodināts, es esmu laimīgs. Kad tu esi pagodināts, es esmu piepildīts. Dievs, lai tavs vārds tik pagodināts. Tev par godu es dzīvoju. Man iedvesmo visvairāk no Dieva vīriem Bībelē Pāvils. Viņš neskaitāms reizes atkārto Dievam par godu, Dievam, lai vienam ir gods. Un es zinu, ka tas bija tas, kas viņam deva deksmu un iet uz priekšu. Dedzība. Un tur vēlāk mēs lasam to, ka 13. pantā, tur 24. nodaļā, kad darba kārtotāji bija rosīgi un viņa vadībā darbi veicās labi tā, ka viņa Dievu namu atjaunoja tādu kā iepriekš un nostiprināja to. Darbs rosās, kad ir katrs viens nes un katrs viens nes. Nav tikai levīt vien paši. Katrs viens ieņem to daļu, nes, tas darbs rosās un Dieva nams, Dieva liecība nostiprinās. Es lūdzu par kuldību, ka Dieva liecība, Dieva klātbūtnes liecība nostiprinās šajā pilsētā. Pietiek āzēties, pietiek
tēlot muļķus. Es saku to vispār kristētībai kultīgā. Ir laiks, lai Dieva klātbūtne, lai Dieva taisnība, lai Dieva liecība nostiprinās. Kādā ziņā nostiprinās? Tādā ziņā, ka kāds cilvēks, kas ir pazudis, ka viņam pienāk kritiskais moments viņa dzīvē, ka viņš es zinu, kur meklēt atbildi. Un tas ir tur, pie tiem kristiešiem. Vai nu tā ir draudze, vai tas esi tu kāds individuāls no taviem kolēģiem, draugiem, radiem, brāļiem, māsām, vienalga paziņām, kad tās liecība nostiprinās tad, kad tu varbūt viņiem liecini, viņi tagad ņirgājās par tevi, bet kad tavu liecību nostiprinās un kad viņiem brūk jūk viss, ka viņi zina, pie kurienes skriet, viņi saka, ko man darīt? Un tu vienkārši norādi uz Jēzus, cilvēks piedzimis no augšas un tiek glābts un pestīts. Atjaunojās upuri, mēs lasam tālāk. Slavēšana un Dievu klātbūtne tiek atjaunota. Tiek uzcelts templis, atjaunots sienas, plaisas tiek aizpildīts. Kopā visi darbojās, paliek pāri nauda, viņi ieguld vēl pielūgsmes objektos, kas ir instrumenti, viss, kas ir vajadzīgs kalpošanai, viņi vēl ieguld. Tāda kopēja darbošanās Dievam. Un tagad notiek tāda ātri iziešu cauri tādam dažiem punktiem, kas notiek. Jojad mirst, priesteris Jojad mirst. No 15. pānta sākot, viņš mirst. Tātad Jojada bija tas, kas dega un mācīja Joasu, un viņš mirst šis priesteris. Zināmā mērā no Joasa kā ķēniņa pazūd šī Dieva balss, pazūd šis Dieva norādījums. Un es uzskatu, ka Jojad jau sākumā bija pieļāvis kļūdu. Kad nevar ļaut, lai tu tikai paļaujies uz vienu cilvēku, kas tev vada, tev pašam ir jāsatver Dievs. Tev pašam priekš sevs ir jāsatver Dievs. Ja pēkšņi kaut kas notiek ar vadību draudzē izmainās, tu arī esi panikā, jo es pieredzu tik ļoti pie tiem vadītājiem saviem. Nē, Dievs tev saka, tev pašam ir jānostiprinās, tev pašam ir jākļūst patstāvīgam Dievā. Pašam. Un izmanto to laiku, ko Dievs tev ir devis, kad katru reizi, kad tu dzirdi Dievu vārdu vai kāds, kas tev pamāca, izmanto to laiku, lai tu nostiprinātos pats personīgi. Un tālāk tur ir tādi punkti, vienkārši par tām rakstvietām, es viņas nelasīšu, bet es iziešu cauri. Interesanti, ka 17. pāns, es šo pāntu izlasīšu, bet pēc Jojadas nāves nāca Jūdas vadoņi un pagodināja viņu, un ķēniņš viņus uzklausīja. Nāk kādi cilvēki pie Joas un pagodina viņu. Izceļ, tu tur baigi labais esi. Un es redzu tādu novēršanu, fokus, novēršanu vienkārši Joas vairs nefokusēs. Nav Jojada, kas viņam māca, Jojada, kas viņam māca. Viņš vairs neklausās, pats arī nemeklē, un tad nāk vienkārši cilvēki. Un tā arī ir. Ja tu nefokusējies uz Dievu, tu tāpat pasēdēt nevar. Tas ir tā, ka tu peld pēc straumu. Tu tiec uz priekšu, ir grūti, bet tu ej uz priekšu. Bet strauma tā ir pasaule, tā ir antikristis, kas dzen tev apakaļ. Tas dzen tev apakaļ, lai tu atgrieztos. Tiklīdz tu neko nedari, nav tā, ka tu stāv uz vietas, tu peld apakaļ. Tiklīdz tu Dievu nemeklē, tiklīdz tu Dievu nelūdz, tiklīdz tu Dievu vārdu pats arī nelasi. Vai vienkārši nelasi. Tu vienkārši, zinām mērā, noteikti šī atkrišana, šī atgriešanās, kaut kādas lietas varbūt atgriežās dzīvē. Un Jojadam arī tas, ka viņš sāk klausīties kaut kāds cits balss, un uz kurien tās balss mudina uz to, ka viņš atstāja Dievu templi. Viņš atstāja Dievu templi, viņš novēršās no Dievu templi un vairs viņam nepievērš uzmanību. Dievu kārtībai, Dievu slavēšanai viņš nepievērš vairs uzmanību. Noteikti nākošā lieta ir kalpo Ašēram, tad jau sāk elgdievība ienāk. Jau citas lietas pārņem fokus. Nav vairs Dievs centrā. Tad nāk Dieva dusmas. Tad nāk Dieva pravieši, kas jau aicina un brīdina un atgriezies pie Dieva, nāk pravieši. Ceļas vēl Zaharija, kas ir pravietis, un viņš ceļās, viņš saka, atgriezies, jūs esat atkrituši, un Dievs ir atmetis jūs. Un Joasam jau tik nocietinās sirds, ka viņš nogalina. Viņš pavēl cilvēkiem, lai nogalina Dieva balsi. Tā arī ir, tā atkrišana ir tāda pakāpenista.
Tu vispirms tu sāc klausīties uz citām balsīm, tu sāc pievērst uzmanību citām kaut kādām lietām, cits fokus pārņem tev, un tu jau novērsies no Dieva tempļa, no Dieva tā kunga nama, tu novērsies no to, ko Dievs grib darīt tavā dzīvē, tu no tā novērsies. Nākošais, kas seko uzreiz, ir jau kalpošana Ašēram, citas lietas pārņem tavu fokus, Dievs vairs nav pirmajā vietā, tev jau kaut kādas citas lietas jau pirmajā vietā. Tad sāk nākt Dieva dusmas, nāk cilvēki, kas tev brīdina, bet tev katru reizi ar tādu brīdinājumu nocietinās sirds. Kā tu uzdrīksties man kaut ko tādu teikt? Tāpēc Dieva vārds saka, ja tu dzirdi Dieva balsi, nenocietini savu sirdi. Nāk pravietis, Dieva vīrs, kas runā Dievam par godu, tu vienkārši tev jau nocietinās sirds. Un jau nocietinās tik tālu, ka tu jau nogalini to Dieva balsi. Zinām mērā, tu pilnībā aizvēri savu sirdi tam cilvēkam, kas kaut ko tev cenšas pateikt. Cik reiz man tā nav bijis. Paldies Dievam. Un pazemība ir visa atslēga, lai izvairītos no tā. Kad kāds cilvēks nāk pasaka, Matīs, man liekas, tas nav pareizi, ko tu dari. Tad uzreiz, kā tu uzdrīksties? Var uzreiz gribētas kaut kā tā var būt. Bet pazemība, kungs, piedod. Jo Dievs jau saka, tu nožēlo, viņš tev atjauno. Kad tu pazemīgajam viņš sniedz roku, lepnam viņš stājās pretī. Nu tā cilvēkiem notiek. Tā notikt var kur no mums. Kad mēs esam tajā Dieva darbā, pēkšņi viss paliek, vienkārši nocietinās sirds, jo fokus ir pazudis. Viņš nogalina Jojada dēlu, tā priestera dēlu Zahari, kas bija tas pravietis, kas cēlās, viņš nogalina viņu. Tūlīt uzreiz nāk, no 24. panta nāk Arams. No cits ķēniņš nāk vienkārši iekarot. Un interesanti, kas rakstīts, ka mazākā armija uzvarēja lielāko Izraēla armiju, ka viņi vienkārši mazākais uzbrukums vienkārši Dievs sakāva Izraēlē. Un beigās Joasu pašu nogalina viņa tie cilvēki, kas viņam iestāstīja atgriezties no tempļa. Tad tu domā, ka tie cilvēki, Joas domā, ka tie cilvēki, kas man tā kā pagodina, un viņi saka, un viņi aizvērš fokus no Dieva tempļa, un ka viņi man baigie draugi, īstenībā beigās tie paši viņi arī nogalināja. Un tā jau beigās arī ir. Es esmu redzējis, ka tas darbs, ko tu beigās pieķeries, kam tu sāc nodoties, beigās tev nogalina. Nogalina ko? Ne jau tev fiziski, tavu liecību, tavu, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, viņš vienkārši nogalina. Cik uzmanīgiem jābūt. Ārams un tur Moābs pēc tam tiek pieminēts, un Ārams bija lepnība, vārds Ārams ir lepnība, un Moābs ir kompromiss. Moābs ir tas, kas piedzerās no pasaules sistēmas. Un es gribu tev pateikt, ja tu visu nedēļu sēdi Warcraft spēlē, vai tas ir internet spēle, vai tu sev piesūcini ar kaut kādiem spāņu seriāliem, kas ir viss tāda nežēlīga noniemāšana un aprunāšana, ja tu to visu nedēļu klausies, un tad tu atnāc svētdienas dievkalpojumu, tu domā, ka tu Dieva balsi dzirdēsi, nepievilies. Tu sēji visu nedēļu savā sirdī kaut kādas lietas, un tu domā, ka tu skaidri Dieva balsi, jebkurā brīdī dzirdēsi. Nenotiek tā. Ienāk šīs pasaules sistēmas vīns, kas tev padara vienkārši kā piedzēries, kas nevar normāli nostāvēt, kas nevar normāli pārunāt. Viņš vispār atbildēt nevar. Tas notiek, un tā notiek garīgi ar cilvēkiem. Jo Moābs bija tas, kas Lots, kad tika izvest no Sodomas un Gomoras, kad tika iznīcināti. Moābs piedzima no viņa meitām, kad viņi piedzirdīja Latu. Viņi piedzirdīja, pārgulē ar viņu. Viņam bija jābūt ģimenes vadītājiem, bet viņš ļāvās ar šīs pasaules sistēmu piedzirdīties un pazuda pilnīgi viss tas Dieva plāns viņa dzīvē. Par to varētu atsevišķi runāt. Un kur visam tam bija atslēga? Diemžēl šim stāstam šī rakstvieta arī tā ir, ka ir arī negatīvā puse, ka mēs varam redzēt to piemēru. Kur viss atslēga? Es ticu, ka viņi aizmirs Dieva templi. Joas novērsās no Dieva darba, no Dieva klātbūtnes, no Dieva gribas viņa dzīvē, viņš novērsās. Un sekoja visu šīs lietas. Un noslēdzot, es gribu uzdot Dieva mājas draudzes locekļiem, jums tādas jautājumas tagad. To, ko es tikko sludināju par to Joas aizgriešanos, ja Dievs tev uzrunā, es tev vārdā nesaucu.
Ja tu atpazini kaut kādas lietas, tas nozīmē, ka svētais gars runā uz tevīm. Nožēlo, tas ir viss nožēlo. Aizgriezies, lūdz Dievam, aizgriezies no tām lietām. Es tev sev saku, aizgriezies no tām lietām. Aizmet to pudeli no to vīnu, kas tev apreibina. Aizgriez, met viņu prom. Izgulies, paliec skaidrā prātā. Bet Dieva mājas draudzē, es jums uzdošu tādus jautājumus. Tie, kas esat iestājušies, ir tāda lapiņa, ko tu aizpildi. Starp citu, var aizpildīt lapiņu, kas ir tagad tāda, tas nav tas par papīru, tas nekas nav. Tas ir tā, ka tu saņem no Dieva un saka, Dievs, es ticu, ka tu man vadīsi caur šo draudzi un caur šīs draudzes vadību. Es pakļaujos. Un tu aizpildi to formu, tu iestājies draudzē. Bet es gribu uzdot jautājumu tie, kas esat iestājušies. Vai jūs ticat, ka šī ir tava draudze? Tu tici, ka tā ir tava draudze? Ja? Es gribu uzdot jautājumu vēl vienu. Vai Sems šo draudzi radīja? Nē. Kurš šo draudzi ceļ? Gan Kuldīgā, gan jau Liepājā, vēl Jūrmalā, Rīgā? Dievs. Gati, šo draudzi cilvēks ir cēlis Kuldīgā? Protams, ka nē. Gati, tu esi redzējis no paša sākuma līdz šajienai. Vai cilvēks var šādi tik tālu atnākt? Brīnums. Es atceros to Gatu prieku, kad vienu svētdienu te bija pilns vienkārši. Saskaitīt nevarēja cilvēks. Tas bija, wow, ko Dievs dara. To tikai var Dievs izdarīt. Es tam ticu no visas sirds. Tagad Dieva mājas draudzes uzdošu. Kāda ir devīze Dieva mājas draudzē? Dievs katrā mājā. Vai Sems to izdomāja? Ja? Nē. Tātad, vai Dievs šo draudzi, Dieva mājas draudzi tāpat vien cēlis, vai viņi tomēr ir tādi kaut kādi Dieva plāns ir šai mūsu draudzē? Ir Dieva plāns, ne? Tātad, vai Dievs katrā mājā, es kā uztveru, es jums pateikšu, ka tas ir mandāts, ka tas ir uzlikts uzdevums manā sirdī no Dieva. Un man nav jautājumu, un man nav vairs šaubu, ka mums ir daudz darba vēl priekšā. Jo Kuldīgā Dievs ir katrā mājā vēl. Nav. Halleluja. Bet es ticu, ka tas ir iespējams. Ka Dievs to var. Un ja Dievs tad viņš iedomājies tā, ja Dievs, piemēram, saka, es esmu tā dažreiz aizdomājies, Dieva mājas draudze, es jums dodu jūs devīzi, kur es arī vienreiz piepildīšu. Dievs katrā mājā. Man skudriņas skrien pa muguri. Atmoda, es ticu, ka būs. Es ticu, ka Dievs vada mūs. Un man patīk, kā Sems dalījās par Liepāju, kad viņi nemaz daudz neko nestresoja, ka bija vienkārši pats tu viss nodibinājis. Dievs vienkārši dara. Mēs sekojam vienkārši Dievam. Mēs nākam, mēs viņu slavējam, mēs meklējam viņu. Dievs katrā mājā. Man nav šaubu, ka Kuldīgā mums vēl daudz ir jāpiedzīvo un daudz mēs vēl redzēsim. Un tā pašā laikā daudz ir arī jāstrādā. Un tagad es gribu iedvērt šīs dienas vārdu, kas manā sirdī ir. Atcerieties par to nodevu. Atcerieties par to tavu mazo daļiņu, ko tu vari darīt. Kad Dievs ir iecēlis kārtību, viņu tā grib ir. Kad notikt mūsu draudzē, šī nodošanās katram individuāli. Mana draudze, mana daļa. Un, protams, ja Dievs tev iestādi kādā citā draudzē, halleluja, slavu Dievam. Galvenais, lai tu audz Dievā. Galvenais, lai tu saņem no Dieva. Tas nav, man patīk to teikt, nevis Dieva mājas katrā mājā, bet Dievs katrā mājā. Tas nav par draudz, tas ir par Dievu klābūtni, par Dievu pestīšanu. Par Dievu darbiem, varenajiem darbiem. Bet tagad mūsu draudz, tā nodošanās, es runāju šeit Kuldīgā, tā nodošanās, tā individuāli un nešana tā ar prieku, labprātīgi nešana, nākšana pie Dieva, labprātīgi nest savu daļu. Es tagad nesludinu par 10. tiesu, ceru, ka jūs to saprotat. Tas arī ietver to. Finanses ir vajadzīgs. Par šo zāli ir jāmaksā.
Un paldies Dievam jums katram vienam, kas jūs esat uzticam. Un tas ir viss tik, cik mēs kā vadība, gan kā Sems vienmēr jūs ir iedrošina. Esiet vienkārši Dievam uzticam. Un Dievs dara tāds brīnums, mēs esam pabarojuši neskatāms cilvēks. Un pašiem pāri palicis. Un tā arī ir, ka pašiem pieteikumi paliek pāri vēl labiem darbiem. Un mēs esam daudz labs darbs darījuši kopā. Bet saprot, ka tā ir tā tava mazā daļa. Man ir tāds sapnis, un ar šo es noslēgšu. Varbūt kādreiz pats apskatīšos šo video. Paldies, Mārka, tu kalpo šiem ierakstiem. Ļoti svarīgi. Man ir tāds sapnis. Es varbūt uzdrīkstēšos. Ka Kuldīgā, varbūt pēc kaut kādiem gadiem, es nezinu kad, mums būs savu Dievu nams uzcelts. Māja, tad fiziski māja. Un ka iespējams mēs kā Kuldīgas draudz, mēs vienkārši būsim dzīvi Dievā. Nevis tikai iespējams, bet es ticu un ceru un lūdzu, ka mēs būsim dzīvi Dievā. Bet iespējams mēs vēl būsim kā tāds centrs Padurē, Īvandē, Ēdolē, vēl kas ir apkārt. Un Saldus, Ventspils, Liepāja, Talsi, Tukums, vienalga. Man tāds sapnis. Man ir tāds sapnis, ka cilvēki, kas ir mūsu draudzē, saņems tādu Dievu aicinājumu nodoties pilnībā. Un es kāpēc tā domāju, tāpēc, ka mūsu draudzē izteikti daudz jaunas ģimenes ir. Ģimenes. Gan Rīgā, Jūrmalā ir ģimenes. Es ticu, ka man ir tāds, jums tas nav jāuztur kā tā būs. Es vienkārši ticu, ka tas arī nav tāpat vien. Es ticu, ka šīs ģimenes būs tās atslēgas, tas, kas vadīs kad Dievs vadīs šos cilvēkus, sākt varbūt to darbu kādā citā pilsētā. Bet pār visam, lai Dievs būtu katrā mājā. Man ir tāds sapnis, kad Kuldīgā šeit tie, kas ir nomākti, tie, kas domā par pašnāvību, tie, kas ir parādos, kredītos, nospiesti, ka tie atradīs brīvību Jēzu. Caur mums vienkārši nākot un viņu slavējot. Bet priekš tā, šim sapnim, es gribu arī nodoties, zinām mērā, kalpot Dievam, sekot viņam. Un es varu pateikt, ka tam ir liels darbs nepieciešams. Un tam ir nepieciešams katrs viens no jums. Jūs dzirdat? Tam ir nepieciešams katrs viens no jums. Pēc būsim uzticami, meklē Dievam, prasi, kur ir tava daļa. Paņem to ar savu sirdi. Galvenais, meklē Dievu klātbūtni. Pats galvenais. Jo tad tas, ko tu nesīs Dievam, tas upurs, ko tu nesīs, lai kas tas arī būs labprātīgi, no sirds, priecīgi. Un es gribu tādu draudzi redzēt, kas priecājās. Es priecājos, ka teicu, iesim uz Dievu mājas sēdienas dievkalpojumu. Es priecājos. Atkal svētdien. Kurš tur dziedās šodien? Artis? Nezinu. Nē, tā nē. Es priecājos, jo es varēšu slavēt Dievu. Es varēšu dot savu daļu. Un vēl viens atsevišķs predīs būtu, kā šie ķieģeļi tiek savienot, kad jābūt ir mīlestībai savā starpā. Ķieģeļs tāpat māju neceļ, ir cements. Un tā ir mīlestība, kas mūs vieno, un tā jābūt mūsu vidū. Amen. Es varētu lūgt, varbūt mēs varētu piecelties. Gatis ir. Es gribētu dot tādu, paņem šo vārdu, lūdzu, un izmet lieko, ko tu domā, kas bija lieks. Bet lūdzu par šo vārdu. Lūdzu par šo aicinājumu. Un prasi Dievam, ne jau šodien tikai, bet rīt, parīt, aizparīt. Dievs, kur ir mana daļa? Un Dievs, es gribu to ieņemt. Un ja tu jau esi ieņēmis, un ja tas tevi kļūs par smagumu, tad es gribu, lai Dievs tev pieskarās. Es lūdzu, lai Dievs tev pieskārtos. Lai tu piedzīvo Dievu klātbūtni, lai viņš paņem visu lieko nost. Kādu smagumu, kas tev ir uzlikts. Kādu smagumu. Noliec to nost, piedzīvo Dievu klātbūtni, jo tad tas upurs tev būs brīvprātīgs, labprātīgs. Bet ka mēs kā draudzi saprast,
Ka tu lūgtu, ka mēs kā draudz iet tajā Dieva plānā, un ja es ticu, ka mēs esam lielā daļā, bet katrs viens vēl individuāli, ka mēs iet vēl dziļāk un nodoties Dievam. Lai tā kunga nams tik celts, lai tā kunga liecība, ka Dievs ir klātesošs, Dievs ir tuvu. Tev nav jādzīvo šajās atkarībās. Tev nav jādzīvo bailēs. Tev nav jādzīvo depresijā. Tev nav jādzīvo. Dievs ir tuvu. Dievs ir tuvu. Piesauc viņu vārdu, jo viņš ir tuvu. Tev nav jābaļauj pat. Tev nav pat jākliedz. Dievs ir tuvu. Un tā ir tā liecība, kas mūsu dzīves, kā draudz, kā katru vienu individuāli, kas nes šai pilsētā. Lai Dievs būtu katrā mājā, lai Dievs dod tā dienu, kad viņš ir katrā mājā. Nodziedāsim vienkārši šo slavēšanas dziesmu. Šajā slavēšanas dziesmas laikā lūdzu meklē Dievu klātbūtni. Un tad mēs pavadīsim laiku lūkšanās. Dzirdējis es dziesmu daudz, tūkstošu veidos dziedātas, bet viena ir, kas pāri visām skan. Tavs tava sirds, kas mani mīl, ir dziesma šī, kas pāri skan uz mūžību, tā mani ielīgtā. Melodijā brīnišķā, mīlestībā dievišķā, savu dziesmu pāri man. Tu dziedi Tēvs, debes skaistais noslēpums, mīlestībā sūtīts mums, ir sirdī ierakstīta man. Tava dziesma, Tēvs. Dzirdējis es dziesmu daudz, tūkstošu veidos dziedātas, bet viena ir, kas pāri visām skan. Tavs tava sirds, kas mani mīl, ir dziesma šī, kas pāri skan uz mūžību, tā mani ielīgtā. Melodijā brīnišķā, mīlestībā dievišķā, savu dziesmu pāri man. Tu dziedi Tēvs, debes skaistais noslēpums, mīlestībā sūtīts mums, ir sirdī ierakstīta man. Tava dziesma, Tēvs, ir sirdī ierakstīta man. Tava dziesma,
lūdzu, ka mēs varētu pavadīt laiku lūkšanās. Ja Dievs tev ir uzrunājis un tu jūti šo aicinājumu, jūt to, ka Dievs tev aicina. Tu jau esi daļa no draudzes. Te nav runa par kaut kādu jaunu sākumu, bet par turpināšanu, par nodošanos. Un, ja tu saki tad, ka Dievs, es vēlos nodoties tavam darbam. Es vēlos nodoties tev. Bet tu nedari to... Tu to nesaki, tāpēc, ka tev bail no Dieva, bet vienkārši jūt to vienkāršo Dievu aicinājumu, kurš ies, kuru es varu sūtīt. Un kurš, piemēram, ieņem šo pozīciju, vai nav jāzina pagaidām konkrēti kādu pozīciju, bet tā sirds attieksme, ka tu esi gatavs sadzirdēt no Dieva, un tu arī esi gatavs, un tu uzticies Dievam, tu nebaidies no Dieva, kad tad, kad viņš to aicinās, tu uzticies, ka Dievs tev neliks kaut kādā vietā, kas tev būs par smagu, bet kad tu uzticies un kad tu arī, zinām, mērā tu jau sirds stāvokli tāds jau sagatavo, ka Dievs saki man, es iešu, lai kas tas arī būtu, es iešu. Bet palīdz man piedzīvot tādu tavu klātbūtni, lai tas tiešām būtu tā no prieka. Bet es tagad gribu pacelt roku, ja tu jūt šo aicinājumu nodoties Dievam. Es nesaku pa konkrētu vietu, vienkārši. Slavu Dievu. Un tas ir tas, ko es gribētu, ka mēs lūgtu, ka Dievs tad vadi no šīs dienas uz priekšu, tā kā tu līdz šai dienai mūs esi vadījis. Vad mūs uz priekšu un tad atklāja, jo ir divas tādas puses. Viena ir to, ko tu darīsi, bet ir jau otra puse, ir tas prieks. Ir jau tas prieks, un vai tu gribētu prieku? Ik viens to griba, ne? Priek, jo tas ir tas, ko mēs gribam, patiesi prieku. Un tāpēc ir tas, ka tu dari to Dievu gribu, tu dari to, tu piedzīvo viņu klābūt, un tāpēc es mēs lūk katrs, Dievs ieved man tajā priekā. Kas arī tā pašā laikā nozīmē šī darīšana, ko Dievs tev liek darīt. Un es vēlreiz uzsveru, ka tas nav par tagad iešanu mājās, krāmēsim čemodāns, brauksim uz Āfriku. Nē. Paliec tur, kur tu esi. Dari to, ko tu jau dari. Un tajā visā pār to kontekstu paņem Dievs, tu cel savu liecību, un kuri man dari. Un tad es gribu to aizpildīt. Ja Dievs sāk runāt par kaut kurien braukšanu, kaut kur vairāk, tad nākošais solis, ko es tev iedrošinu, aiziet pie mācītāja, vienkārši parunāt. Tāpēc tas ir tā, kā Dievs vada. Un tad, ja Dievs tev vada un tu vairāk apstiprini, tad jā, rīkojies tā. Vai tas ir aiziet no darba vai kaut kur konkrēti braukt, bet tādā mierā, lai tas nav tā sasteigi, kaut kādā panikā. Bet lai mums Dievs dod tādu stāvokli sirdī, ka mēs esam gatavi saņemt. Lai viņš mūs vada. Vēl viena lieta, ko es gribētu, lai mēs lūgtu, lai Dievs mums dod patstāvību. Tādu pastāvību. Ka mēs esam, ja arī šeit nepienāks pilna zāle šī gada laikā tā, ka mums pietrūks vietas, tad slavu Dievam, ja viņš to tā būs lēms. Protams, mums jāmeklē iemesls savā sirdīs, kāpēc nē. Bet tā pašā laikā, ka mēs neliekam kaut kādus standartus, ka mēs esam patstāvīgi, ka šajā laikā katru svētdienu ir jābūt dievkalpojumam. Un lai Dievs dar to darbu. Pastāvība ir ļoti svarīga lieta kalpošanā, jebkurā kalpošanā. Nevis, ka tu iededzies, tu dedzi, bet tā patstāvīgā uguns liesma, kas tevī deg arī pat tad, kad vēja pūš un vētras, bet kas deg tā patstāvība. Tu varbūt daudz nepiedzīvo brīnumus savā dzīvē. Tu varbūt neesi uzlicis roku miroņiem viņi cēlušies no augšā. Bet tevī ir tā patstāvība, bet tu tik un tā meklē Dievu. Tu tik un tā viņu pielūdz. Tas arī nenozīmē, ka tu atsakies no kādiem brīnumiem. Nē, ja Dievs to grib darīt, lai Dieva prāts notiek. Bet lai šī patstāvība. Lūksim tad par šīm lietām Dievs, lai Dievs mums dod tādu, lai Dievs dod tev
un tu esi atsaucies, tu esi saņems no Dieva, lai Dievs tad dod to sirdi, kas ir, es iešu Dievs, ja tu man sūtīs, tāpēc vādi man, tā kā tu esi vadījis man līdz šim, vādi man tālāk. Otrs ir par to nodošanos Dievam, savu daļu aizpildīt. Un trešais ir par pastāvību. Kur tu arī esi, vienkārši lūdzu. Jēzu, paldies Tev, kungs. Paldies Tev, Dievs. Mēs esam jau no Virgas ielas uz Mārtiņa zāli pārnākuši, kur ir daudz ērtības un ir ērtāk daudziem cilvēkiem. Paldies Tev, kungs, ka Tu mūs esi vadījis. Un kā mēs visi varam apliecināt, tas ir brīnums mūsu acīs. Tas ir brīnums, tas, ko Tu esi izdarījis, tas ir brīnums. Dievs, es skatos uz katru vienu cilvēku šeit, un tie brīnumi, ko Tu esi darījis. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi mūs vadījis līdz šim. Paldies, ka šodien jau nav kaut kas tāds ārkārtīgi jauns. Es ticu, ka vienkārši Tu esi atklājis kaut ko Tu dari, un tas ir Tev par ko. Tas ir par Tevi, Dievs. Un skatoties uz rītdienu, un uz parītdienu, un uz nākotni, es Tev lūdzu šīs lietas mūsu sirdīs, ka Tu ielikt. Svētais gars, veido mūsu sirdis, kas ir mīkstas kā māls, kur Tu vari veidot. Kur Tu vari veidot, ja kā Tu gribi. Un kad mums katram individuāli būtu šāds sirds tēvs, kas ir gatavi teikt Tev, Dievs, šeit es esmu, es gaidu uz Tevi, kad Tu man sūtīsi, es iešu, bet es zinu, ka man vajadzīga Tavu žēlastību, Tēvs, tāpēc es nepaļojos uz savu spēku. Bet šīs mīkstās sirds es lūdzu, Tēvs, gan katram individuāli, katrs viens, kas pacēla savas rokas. Un es lūdzu arī mums kā draudzē, ja mēs kā viens, kas esam, lai mums būtu šis sirdspūks, kas ir viens, lai būtu šīs sirds mums mīksta vispār kā draudzē. Kas saka, Dievs, ja Tu mūs vadi tālāk, mēs gribam iet. Un tāpat kā katra ķermeņa daļa darbojās, lai sirds darbotos, un sirds saka, katram ķermeņa daļam, lai būtu šī sadarbība mums, ka mēs esam nodevušies, Dievs, Tavam darbam. Mēs esam nodevušies, lai šīs sirds daudzītos, lai šīs sirds būtu dzīva. Katrs viens individuāli un visi kopā. Lai Tavu liecība, lai Tavs nams tiktu celts. Šeit kuldīgā, Dievs, lai tiktu celts. Un Dievs, un es lūdzu par pastāvību, ka mēs būtu pastāvīgi. Kungs, no pirmdienas līdz svētdienai, no svētdienas līdz atkal svētdienai, mēs būtu pastāvīgi. Vismaz tajā vienkāršā aicinājumā Tev ticēt. Jo kas man tic, tad ir mūžīgā dzīve. Tu esi teicis, nesarežģīt lietas. Lai mēs būtu pastāvīgi, Dievs, lai mēs neskriet pakaļ vētrām vai mākoņiem, vai mēs nebūtu tie mākoņi, kas ir tukši, bez lietas, kur dzenā vēju. Ja mēs zinātu, kur mēs ejam. Pēc lūdzu, Dievs, runā katru vienu individuāli Tēvs lūdzu. Un uz mums visiem kopā. Lai 10 gadus no šīs dienas un varbūt vēlāk mēs būtu tur, kur Tu mums esi paredzējis būt. Un pār visam es lūdzu, lai Dievs būtu katrā mājā. Es lūdzu par atmodu kuldīgā, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka tie pravietojumi, kas ir bijuši, es lūdzu, ka tās lūgšanas, kas ir lūgtas, un katra lieta, kas ir teikt un lūgt, un katra lieta, kas ir darīt kuldīgā, ka tas nes to augļus, Dievs, ka tās sēklas, kas ir sētas, Dievs, lai viņas tiktu sētas sirdīs. Un lai nāk šī augļi, lai nāk šī atmošanās, Dievs. Lai cilvēki nāk Tev slavēt, Dievs, lai kurā draudzē tas arī būtu. Un es ticu mums, ka ir šīs daudzās draudzes kuldīgā, tāpēc, ka būs daudz cilvēkiem vajadzīgs, kur iet, Dievs. Es tam ticu, ka tas arī nav tāpat viena. Tāpēc es lūdzu, kā Dieva mājas draudz, mēs varētu ieņemt to mūsu pozīciju, to mūsu balstu šim tiltam, kas mums ir jātur. To mūsu daļu, lai mēs uzņemtos un mēs nestu cienīgi Tev par godu, priecīgi, nesmagi, nekā piespiesdamies, bet priecīgi. Tavu klātbūtni baudot, Tevi slavējot, Tev meklējot, Dievs. Lūdzu, kungs, Jēzus, un ja tas ir Tavs prāts, cel liecību Ventspilī, Dievs. Cel liecību Liepājā, kungs, Aizputē, Tukumā, Dievs, Saldū, Brocēnos. Dievs, es ticu, ka tur jau ir Tavs darbs. Nostiprini to Tavu liecību, Dievs, lai Tava tauta kopā ar priesteriem nostiprinātu Tavu liecību, Dievs. Es lūdzu, kungs, par Pāduru, par Īvandu, par Priedaini, Dievs, par
par ēdolu, par pelčiem, par visiem, kas ir apkārt šiem ciematiem, apkārt Kuldīgā novadā. Dievs, es lūdzu mums, ka tur būtu liecība. Tur būtu liecība. Pirmkārtām kāds cilvēks, kas tev pazīst. Un otrām kārtām draudz, kas tev slavē. Vādi mūsu tēvs, vādi mūsu kungs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Amen. Ejam uz priekšu, amen. Slavu Dievu. Lūdzu, kungs, svētī mūs ar sirdīm, kas ir nodevušies Tev, ar cilvēkiem, kas ir nodevušies Tev, kas Tev mīl Tavu klātbūtni, Dievs. Sargā šo tautu, kungs, šo nedēļu. Dievs, es lūdzos, kungs, dod gudrību valdībai, Tēvs, cilvēkiem, tur dod gudrību, Tēvs. Un šķīstī, kungs, mūsu valdību, Tēvs. Lai Tavs vārds tik pagodināts, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es gribētu, ka mēs varbūt varētu piesaisties ātras brīdi. Es gribētu izstāstīt vienu tādu lietu, turpinot par kalpošanu draudzē, par bērniem. Ir tā, ka nav mums draudzē mums nav tik ļoti daudz kalpošanas vajadzīgs pagaidām, tā, ka tik daudz ļoti rūkst cilvēku, tā. Ir vajadzīgs, teiksim, kaut kāds, bet viena konkrēta lieta, kur ir vajadzīga, ir šo bērnu pieskatīšanu. Un es gribu vienkārši izstāstīt tādu lietu, kad es pie kādu no jums pieešu, vai varbūt tu var pienākt. Tad tā lieta ir tāda, un tas vairāk jums, kas esat Dieva mājas draudzē. Ja 8 cilvēki paņem piesakās pie mazo bērnu pieskatīšanas, 8 cilvēki, jo vēlams pa 2, jo 2 tur viens pats galā netiek, ja tur aiznes 2-gadīgas, 3, jo tur jau viss jau vienam jāķer, otram jāstāv klāt pie tiem, kas nebēg. Un, 2 cilvēki, tātad viena svētdiena. Tātad, ja 8 cilvēki piesakās, tas nozīmē, ka 1 reizi mēnesī tev ir jāatsakās no Dieva vārda. Klātes, dzirdot, tu vari internetā, mārs kalpo, viņš ieraksta, tu vari internetā redzēt. Tātad, ja 8 cilvēki piesakās, tad mums 1 reizi mēnesī tev ir jāatsakās no dievkalpojuma. Es vienkārši aicinu, tas ir pieskatīt bērns. Kāpēc tas ir? Jo, kad mazie visi šeit būtu, tad būtu tāds troksnis, kad gan jūs nedzirdētu, gan tas palīdz arī dot tādu cieņu, pienācīgu cieņu Dieva vārdam, kad jūs varat dzirdēt. Tāpēc es vienkārši aicinu, tev nav jāsaka, ja tu galīgi pilnīgi negribi, tad tā arī pasaka, tas netiek uzspiests. Tas tiek aicinās brīvprātīgi, ka tu piesakies. Bet mums jau ir jau kādi 3 vai 4 cilvēki, tad 3 cilvēki stabili, ja, kas ir. Vēl vajadzīgi, kad 5. Un ja, piemēram, 10 cilvēki jau piesakās, tad ir jau vienreiz 5 nedēļās tev jāatsakās no dievkalpojuma. Ja? Un kā tas notiks, ja tie, kas pieteiksies, mēs vienkārši grafiku uztaisīsim. Tad tu jau tās 4 nedēļas uz priekšu zinās, ka tev tajā svētdienā ir bērni, un tu vienkārši baudi dievkalpojumu. Un tu uzņemies. Vienkārši es aicinu, jo es varu atklāt, mums tā ir ļoti liela vajadzība. Un tāpēc lūdzu arī, ja tev, piemēram, ja tu galīgi pilnīgi negribi paprast Dievam, varbūt tu vienu svētdienu var tā ziedoties. Jo lielajiem no 4 uz augšu mums jau ir stabili, mums ir 4 svētdienas skolas skolotāji, kas jau kalpo, tur viens var tik galā, un tā kā, tur jau ir, bet šie maziņie tieši, ja? Tad tā ir tā vajadzība. Vai ir vēl kāda vajadzība? Tā kā es arī vislabāk būtu, ja tu pienāc, ja tu esi saņēmis, ka tu to vari, to gribi, tu pienāc. Un es domāju, ka vīriem man nav jābaidās. Bet tad, mammai kādai noteikti klāt būs jābūt. Vismaz man to noteikti vajadzētu. Bet labi. Augšā mums būs zupas sadraudzība. Lūdzu, neej prom, paliec sadraudzībā. Šeit ir kas, turat kalpot savām finansēm. Ja jums nav, lai Dievs jūs svētī vienkārši. Un tiekamies rīt vīru lūkšanās, ir 6:30 no rīt vakarā 6 ir lūkšanas sievām, ja ir. Ja? Un tad mēs tiekamies jaunieši, tiekamies piekdien. Tagad mēs esam mainījuši vietu. Mēs neesam Mārtiņa zālē, mēs esam mazā zālē. Mēs esam ciešāk sanājuši kopā.
kas ir labi. Un tas svētdien atkal dievkalpojums. Nākam ar prieku, slavēsim Dievu. Amen. Amen.